Es zinu, ka man katru ziemu, man janvārī, kad ugunsdzēsījumi aparāti, man viņi jāved uz pārbaudi katru gadu. Kāpēc? Tādi notiekumi. Kāpēc vienkārši tu jaunus nevar nopirkt? Viņiem tas termiņš ir, vai ne? 300 eiro, bet pārbaudi. Es domāju, ka tas tāds pats. Lielais ap 300. Es domāju, ka tev ir tāds pats ugunsdzēsības aparāts kā parastajās mašīnās. Otrs man ir tāds kā parastajās mašīnās. Tas man ir uz pārbaudi aizvest, bet tā pārbaude maksā 10 eiro. Bet tas bogatieris maksā 2 kg 50 eiro. Ok, es tev saprotu. Šis lielais ir stipri dārgāk. Pirms rallija tehniskā komisija jāaiziet. Tas ir tā kā pa piemiņu palicis 25. 27. gads. Tagad droši 26. kaut kur līmēs. Neansītis jāatcerās, aizbrauks uz ralliju un tev pasaka, ka tev bogatierim termiņš ir beidzies. Tad tu skrien kaut kur alūksnē, mēģini atrast, kur tu viņu dabūsi. Tas, ka tu neatbildi ne uz komentāriem, ne uz ko pirms rallija, tas ir pilnīgi Tas ir ar normāli. šo visu saistīts. Jā, tas ir pilnīgi normāli. Un tad vēl pēc rallija ir cik dienas attiešana vai ne tāda? 3-4 apmēram. Jā. Tu arī brauksi? Uz ralliju? Jā. Nu, man ir doma, kurā dienā tu pa dienu brauc? Pirmajā vai otrajā? Otrajā, 24. sestdienā. Jā. Skatītājiem jau nav tik vienkārši tiem profesionāliem. Viņi jau tāpatās izpēta, kur ir ātrumposmi, no cikiem līdz cikiem katrs ātrumposms un gribēs jau maksimāli daudz redzēt. Viņi izdomā, mēs aizbrauksim uz pirmo, uz otro mēs nepaspēsim, mēs pēc tam uz trešo varam aizbraukt. Vai arī gaidām, kamēr otrais viņš ies.